Jau 21. reizi Krievijas galvaspilsētā Maskavā notiek starptautiskā tranzīta biznesa izstāde Transrasha. Šogad izstādē piedalās vairāk kā 300 kompānijas no 27 valstīm. Tranzīta biznesa nemitīgi mainās. Esam ieradušies, lai noskaidrotu, kādas izmaiņas gaidām šogad un vai tās skars arī Latviju. Izstādē Transrasha plašā Latvijas pārstāvniecība sevī iekļauj Rīgas, Liepājas, Ventspils ostu un Latvijas dzelzceļu, kā arī 30 dažādus uzņēmumus. Lai panāktu lielāku apmeklētāju interesi, kā arī piesaistīt jaunus uzņēmumus, ostā Rīgas brīvostas pārvalde, sadarbojoties ar ostā strādājušiem uzņēmumiem, startēja zem vienota stenda. Kā varētu raksturot Latvijas lomu, mērķus, uzdevumus šeit tranzīta biznesa izstādē Transrasha 2016? Tātad Latvija pirmkārt šeit piedalās jau 19. reizi. Pārstāvēti ir faktiski svarīgākie tranzīta uzņēmumi, kas nodarbojas ar tranzītu nodrošināšanu Latvijā. Un mēs kā Latvija, kā tranzīta valsts, gan ar savām visām lielajām ostām, gan dzelzceļu, gan arī attiecīgi privātā sektora uzņēmumiem, uzskatām sevi par ļoti aktīvu dalībnieku Transeirāzijas piegāžu ķēžu nodrošināšanā, respektīvi uzskatām sevi gan kā ieejas vārtus Eiropas tirgū, īpaši pievēršot uzmanību Ziemeļa Eiropai, gan arī attiecīgi kā izējas vārti uz Āzijas tirgu. Un šajā gadījumā dabīgi, ka mums ir svarīgi būt šajā vienā no lielākajām izstādēm, prezentēt sevi, parādīt savas jaunākās idejas, savus sasniegumus, satikties ar saviem partneriem, meklēt jaunus partnerus un tādējādi attīstīt un veicināt biznesu, piesaistīt investīcijas un, protams, turpināt attīstīties un spēlēt aktīvu lomu šajā visā procesā. Kā izstāsta kopumā šis 2016. gads un ar kādām problēmām nāksies saskarties mūsu tranzīta jums pārstāvjiem? Vispirmkārt, es domāju, ka 16. gads būs interesants gads. Noteikti, ka pakāpeniski jau arī iepriekšējie gadi rāda to, ka ir jāmaina pieeja pie tā veida un formas, kā mēs varam darboties šajā tranzīta biznesā. Mums noteikti, kad ir daudz kas jāmaina. Mums ir jākļūst varbūt vēl aktīvākiem, vairāk apveltītiem ar iniciatīvu, vairāk iesaistīties dažādos starptautisku mēroga pasākumos, jo ir dabiska konkurence. Es šeit nerunāju par ģeopolitisko situāciju, kas, protams, ir pamats tam, lai daudz kas tiktu mainīts, bet tajā pašā laikā, kā mēs redzam arī šeit šodien izstādē, ik viens stends jau piedāvā kaut ko jaunu, kaut ko inovatīvu. Visam ir pamatojums, ka tas ir efektīvāks un labāks. Šodien arī bijām plenāra sesijā, kur runājām par to, ka gandrīz ik viena valsts saskata savu būtisku lomu gan piegāžu ķēdēs, gan tranzītā. Un, manuprāt, tas tāds ļoti loģisks izteikums. Un ņemot vērā to, ka visi tā uzskata, tad kas būs ieguvēji? Ieguvēji būs tie, kas būs labākie, aktīvākie, spēcīgākie. Līdz ar ko tāda arī ir tā loma mums šeit, jo mūsu stends galu galā ir vispirmkārt Latvija ar savu infrastruktūru. Kā Latvija izskatās visu 3 Baltijas valstu fonā, vai arī tomēr mums kopā jāskatās tās lietas kopā? Nē, mums noteikti ir jāskatās arī uz saviem kaimiņiem. Mums jāskatās ir vispār kopumā uz Baltijas reģionu, bet tas ir tā, lai novērtētu tirgus potenciālu. Mums ir jāskatās, kur raugās šobrīd mūsu tuvākie kaimiņi, un es šeit nedomāju varbūt Lietuvu, Igauniju, bet vairāk, teiksim, Ziemeļa Eiropu, Skandināviju, protams, Krieviju, Kazahstānu, Ķīnu, kas ir, teiksim, tā vai citādi, bet tie ir kaimiņi. Mums, protams, jādomā ir vispirmkārtām, kā būt labākiem starp Baltijas valstīm, kā mēs varam piedāvāt efektīvākus risinājumus, vai tas attiecās uz dzelzceļa tarifiem, vai tas attiecās uz pašu infrastruktūras nodrošinājumu, kā piemēram ceļi, kas ir būtisks elements, lai efektīvi varētu pārvadāt šīs kravas. Un dabīgi mums te pašā laikā ir jābūt arī draudzīgiem ar savām kaimiņu valstīm, jo dabīgi, ka viena pati Latvija ar savu apjomu nevar nodrošināt visu kravu plūsmu. Dabīgi, ka mums ir jāspēj arī dalīties un vai attiecīgi arī paņemt to, ko dala varbūt tās valsts, jo nedrīkst aizmirst, ka vismaz Lietuva ir ārkārtīgi aktīva arī šajās aktivitātēs visās, kas ir saistītas ar klientu piesaisti.
bet tajā pašā laikā tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam atslābt. Mums katrā ziņā ir vairāk jārunā, varbūt arī pēc iespējas augstākā līmenī, ne tikai uzņēmuma vadības līmenī, bet arī politiskā līmenī jābūt ir biežākiem viesiem pie potenciālo kravu īpašnieku namdurvīm, pie valstīm, kas spēlē vadošo lomu un ir, tā teikt, viedokļi noteicēji kravu plūsmu novirzīšanā, jo, kā mēs zinām, pasaulē ir daudz dažādi transporta koridori, un kurš no tiem koridoriem ir efektīvākais, to jau nosaka, zināmā mērā, arī valstu politika. Tāpēc arī šodien šeit es pārstāvu satiksmes ministriju kā valsts sekretārs, un es zinu, ka pagājušo nedēļu mūsu ministri tikās tādā ziņā, ka Krievijas transporta ministrs un Latvijas transporta ministrs tikās, līdz ar ko tas dialogs tiek nodrošināts visos līmeņos. Tas ir tas, ko es arī mudinātu un aicinātu arī turpināt darīt un darīt arī, teiksim, citām ministrijām, ne tikai transporta ministrijai, jo mēs nevaram vieni atrauti raudzīties uz šo pasākumu. Izstāde Transraša, kā vienmēr, ir ērta platforma, lai jebkurš uzņēmums apzinātu savus sadarbības partnerus, varbūt iegūt jaunus. Kā jūs raksturot Latvijas dzelzceļa mērķus un uzdevumus šajā izstādē? Latvijas dzelzceļš jau 19. reizi ir šajā izstādē, un šīs izstādes platforma ir ļoti unikāla, lai tiktos ar sadarbības partneriem, atrastu jaunus sadarbības partnerus un atrisinātu īstenībā bieži vien sasāpējuši jautājumus. Līdz ar to es skatījos, ka šī ir ļoti laba platforma dažādu veidu sarunām. Vakar tikāties, piemēram, ar Krievijas transporta ministra vietnieku. Varbūt ko esat pārunājuši ar viņu un kādas ir vēl tās būtiskākās tikšanās bijušas izstādes laikā? Krievijas transporta ministra vietnieks deva ziņu tādu, un publiski paziņoja to, ka Latvija ir ļoti labs sadarbības partneris transporta jomā, ka Krievija transporta jomā uz Latviju skatās ļoti pozitīvi. Tas bija ļoti labs signāls mūsu sadarbības partneriem un potenciāliem sadarbības partneriem runāt par to, ka Latvija ir drošs partneris un kravas tranzītā caur Latviju varētu ļoti labi, droši nonākt galamērķī. Kā jūs raksturotu plusus galvenos, kas ir Latvijas dzelzceļam šajos Eirāzijas tranzīta koridoros? Pavisam noteikti mēs varam teikt, ka mums ir ļoti labā stāvokļa izcila infrastruktūra, mums ir konkurētspējīgas cenas. Šeit ir dažādi veidi diskusijas, kādā veidā tiek rēķināta tarifa. Un pats būtiskākais, ka Latvijas dzelzceļš ir gatavs sadarboties gan ar valsts sabiedrībām, gan ar privātajām sabiedrībām, veidojot vienotu piedāvājumu klientam. Одни из лучших транспортных продуктов, которые появились на евроазиатском направлении, в общем-то, шли из Латвии. Латвия всегда отличалась очень высокой культурой, чисто производственной, технологической культурой. В Латвии начали формироваться в свое время первые транспортно-логистические продукты. Взаимодействие латвийских железных дорог с портом Рига очень много дал для того, чтобы мы увеличили грузопоток грузов, который идет через порты Латвии в направлении и России, и в направлении евразиатских стран. Да, может быть, сегодня не просто в этих отношениях, но есть хорошая восточная пословица «хлопать можно двумя руками». То есть должно быть движение с двух сторон. В споре истина не рождается. Истина рождается в здравом смысле совместного сотрудничества, понимании проблем другой стороны. Это и есть будущее. Kas ir Ventspils brīvos galvenie mērķi un uzdevumi izstādē Transraša 2016? Tie mērķi jau pēc būtības ir palikuši nemainīgi. Tātad Krievija ir viens no mūsu lielākajiem tirgiem, no kurienes nāk kravas un uz kurien arī kravas iet. Un mērķis ir faktiski parādīt šeit savu prezenci, uzrunāt esošos klientus, varbūt piesaistīt kādu jaunu klientu un tādā veidā veicināt šo sadarbību. Kas ir bijušas būtiskākās pārunas līdz šim šeit izstādē? Faktiski ir bijušas vairākas tikšanās ar dažādām pārvadājumu līnijām, ar kurām atsvaidzinot esošos kontaktus, pārunāt, kā viņi redz turmāko šo attīstību tirgu, jo mēs zinām, ka tirgu notiek izmaiņas, kravu plūsmu pārbīdīšanās neliela, un tātad saprast, kādā veidā mēs iekļaujamies šajā kopējā globālajā situācijā un arī situācijā Baltijas jūrā. Ja? Vai Latvija strādā kā vienota komanda kopumā, skatoties, lai visos šajos koridoros nodrošinātu veiksmīgu kravu plūsmu?
Protams, ka mūsu Latvijas tranzīta koridors viņš konkurē ar citiem, gan ar Lietuvas, gan ar Igaunijas tranzīta koridoru, gan ar pašu Krievijas ostām. Un, protams, ka ir vērojama, varbūt neliela, bet konkurence arī starp Latvijas ostām. Bet, tomēr mēs šeit darām vienu un to pašu darbu. Iespējams, tas krava īpašnieks vai tā kuģošanas līnija, kas šodien uzrunā Ventspili, rīt var sadarboties ar Rīgu un arī tieši otrādi. Ja? Tā kā šie kontakti faktiski mēs strādājam ar viņiem visiem un mēģinām palīdzēt viens otram. Es teiktu, ka tā sadarbība ir ļoti laba un mums ir kolēģiālas attiecības tāda šī vienotā darba veikšanā. Kāda ir Rīgas brīvostas mērķi un uzdevumi izstādē Transraša šogad? Rīgas brīvostas mērķi ir tie paši, kā arī līdz šim. Pārstāvēt Rīgas brīvostu kopumā, veidot mūsu zīmolu, atpazīstamību un joprojām parādīt Krievijā potenciāliem sadarbības partneriem, ka mēs strādājam, esam arī gatavi turpmāk piedalīties kravu pārvadājumos. Jau 3. gadu Rīgas brīvostas ir vienā stendā ar ostu uzņēmumiem. Kādu pienesumu tas dod Rīgas brīvostai? Tas dod pienesumu tādu, ka mēs pirmkārt ļaujam uzņēmumiem būt zem vienotām Rīgas brīvostas krāsām, zem vienota, varētu teikt, logotipa, veidojot zīmolu Rīgas brīvosta, kas ir dažkārt krietni atpazīstamāks kā varbūt katra uzņēmuma atsevišķs logo. Es domāju, arī tā kā tas ir vienā stendā, tas ir arī krietni pamanāmāk nekā varbūt katram uzņēmumam veidot atsevišķu stendu. Arī no izmaksu viedokļa tas ir katram stenda partnerim krietni izdevīgāk. Izstāde Transraša ir lielākā šajā reģionā. Un tā ir ērta platforma, kurā apzināt uzņēmumiem jau esošos sadarbības partnerus, kā arī dibināt jaunus kontaktus. Citi to sauc par asinsriti, citi par mugurkaulu. Tas ir dzelzceļš. Šajās dienās izstādē atzīmējam nozīmīgu jubileju. Dzelzceļam Latvijā 155. gadskārta. Dzelzceļš Latvijā šogad 155 gadus. Kā jūs raksturot būtiskākos punktus, kas ir veidojis dzelzceļu šogad gaitā? Latvijas dzelzceļš Latvijā ir jau 155 gadus, tātad ļoti ilgu laiku. Sākot no Pētera pirmā laikiem, kad tika būvēta pirmā dzelzceļu līnija, līdz pat Rīgai, ir mainījušies, protams, dzelzceļu laipsti, ir mainījušies infrastruktūras attīstība, ir mainījušies dažāda veida pieejas, bet joprojām, kā 155 gadus atpakaļ, tā ar šodien dzelzceļš nodrošina to, ka gan pasažieri var braukt no punkta A līdz punktam B, gan arī lielos apjomos kravas var nonākt tur, kur viņas vēlās. Ja mēs runājam par kopējo piedāvājumu, tad pašreizajā brīdī ministru kabinetā atrodas lēmuma projekts par to, ka LDZ Cargo Logistika kļūs par Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumu, tādējādi dodot viņiem konkrētu uzdevumu koordinēt šo te vienoto piedāvājumu. Paralēli tam jau ir izstrādāts projekts, kāds varētu izskatīties viens no piedāvājumiem, kuru mēs kopā satiksmes ministrija jau gatavojamies iesniegt premjeram, lai viņš jau braucot ceļojumos, biznesa ceļojumos uz dažādām valstīm varētu izmantot, strateģiski rādot, kam Latvija ir gatava, kādām caurlaides spējām, ar kādām konkrētām cenām, ar kādām iespējām, un tas paralēli iztiek darīts. Šis te vienotais piedāvājums ir ļoti būtisks, jo līdz šim katrs biznesa spēlētājs, ja visu koridoru spēlētājs ir skatījies uz sevi, mēģinājis atrast savu peļņu, un, protams, tas ir ļoti būtiski, jo jebkuram uzņēmējam ir jāpelna. Pašreizajā brīdī mums jākonsolidē kopā, jāskatās, vai nav kaut kur dubulti, mēs neesam uzcenojuši kādu cenu, vai kaut kur mēs varam šo te cenas savu robežu pazemināt, jo klientam, jeb kravu īpašniekam interesē tikai viens. Viņam interesē viena cena no punkta A līdz punktam B.
Viņam ir pilnīgi vienalga, cik nopelna Latvijas dzelzceļš, cik nopelna osta, cik nopelna prāmu līnija, cik nospieda ekspedītors. Viņam būtiski redzēt vienotu cenu ar vienotājiem kvalitātes noteikumiem no punkta A līdz punktam B. Un uz ko mēs tagad pašreizējā brīdī tik tiešām kopīgi visi strādājam. Vai grūti ir sasniegt to stabilitāti, kas ir bijis iepriekšējos 3 gados? Es būtu optimistiski piesardzīgs. Sākumā mums stabili ir jāatjauno kravu apjomi, kas ir bijuši tradicionāli pēdējos 3 gadus pa dzelzceļu ap 50–55 miljoniem tonu gadā. Un tad jau mēs varam skatīties tālāk par apjomu palielināšanos, jo infrastruktūras jauda to atļauj. Pašreizējā brīdī mēs tik tiešām turam roku visu laiku uz pulsa, skatāmies operatīvo situāciju gan dienas griezumā, nedēļas griezumā, mēneša griezumā, skatāmies plānus, kādām kravām ir paredzēts nonākt Latvijas teritorijā pa dzelzceļu. Un, ja mēs skatāmies no finanšu pulsa viedokļa, mēs esam stabili, bet, protams, mums jāskatās uz dažādu biznesa procesu attīstībām. Я вижу, как динамично и очень серьезно Латвия становится одним из крупнейших транспортных игроков на евроазиатском континенте. Вот. И то, что сделано, вот там стенд управления Рижского свободного порта, построен великолепнейший, по самому последнему слову техники порт, делает действительно сегодня Латвию очень крупным транспортным игроком. Я абсолютно уверен, что наше сотрудничество – это есть самый крепкий путь к дружбе, потому что транспортная система – это система коммуникации. И очень важно, что несмотря на различные медийно-политические ветры, будем так говорить, сотрудничество в транспортной сфере ни на одну минуту, ни на одну секунду не останавливалось. И поезда ходят и будут ходить. И Латвия была и останется крупным транзитным центром переброски грузов из Азии в Европу. Это будет центральная страна в коридоре севера и юга. И мне, конечно, очень хочется сегодня сказать вам простые, чисто человеческие слова. С днем рождения, счастья вам, успехов, любви. А все остальное приложится. Опыт у вас есть, инфраструктура есть, прекрасные люди тоже есть. С днем рождения! Kā varētu raksturot Rīgas brīvostas ilgo sadarbību ar Latvijas dzelzceļu? Var raksturot visnotaļ pozitīvi. Iepriekšējos 2 gadus Rīgas brīvosta rīkojusi pieņemšanas Transraša izstādes laikā. Šogad mēs ar lielu prieku ļāvām šo iespēju dot Latvijas dzelzceļam, kā nekā osta un dzelzceļš strādā sazobē, mēs bez dzelzceļa nekā. Es domāju, arī dzelzceļš nevarētu pārvadāt tik daudz kravas līdz šim, kā to viņi darījuši, ja nebūtu galā visiem sliežu ceļiem ostas, jo mēs tomēr runājam par tranzītu kravām, nevis par iekšējiem kravu pārvadājumiem. Tāpēc mēs apsveicam dzelzceļu, gribam būt arī turpmāk viņu sadarbības partneris viens otram, dot maizīti, palīdzēt strādāt. Cik attīstīts dzelzceļš ir Ventspils brīvostā? Dzelzceļš jau kā tāds, faktiski tas ir tranzīta koridoru mugurkauls, varētu teikt. Jā, osta ir pārkraušanas vieta, kur tālāk tas viss aiziet ar kuģiem. Dzelzceļš viennozīmīgi ļoti svarīgs un faktiski viena no pirmajām līnijām Latvijā, kravas līnijām, tika atvērta no Ribinskas caur Maskavas Ventspili, lai transportētu tajā laikā sviestu un citu pārtikas produktus. Jā. Un arī šodien dzelzceļš ieņem ļoti būtisku lomu un faktiski ir galvenā artērija, pa kuru tiek pārdāts kravas. Un jo labāk ies dzelzceļam, jo labāk ies arī ostām. Ja? Tāpēc mēs augstu vērtējam šo sadarbību un mēs ceram, ka šī sadarbība arī turpmāk nākotnē attīstīsies. Iepazīstoties nedaudz plašāk ar izstādē pārstāvētajiem uzņēmumiem, nāk secināt, ka arvien vairāk ostas un uzņēmumi nāk no tālās Ķīnas.
Tas liek secināt, ka joprojām jaunā zīda ceļa jautājums ir ļoti aktuāls. To apliecina arī satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš. Kopš pagājušā gada esam spēruši vairākus soļus uz priekšu. Kā mēs redzam, šeit fonā ir tātad baneris iniciatīvai, kas nāk no Ķīnas puses, un tā ir iniciatīva, kas saucās 16+1, tātad 11 Eiropas valstis, 5 Balkānu valstis plus Ķīna. Cieši sadarbojas ar mērķi efektivizēt kravu pārvadājumus un sadarbību īpaši transporta un loģistikas jomā. Pagājušā gada nogalē, novembrī, Latvija ieguva statusu būt par koordinējošo tieši transporta un loģistikas jautājumos. Tātad, kā mēs redzam, šis sarkanais punkts, tā ir Latvija, koordinē visu šo atlikušo 16 valstu jautājumus tieši transporta un loģistikas jomā. Mūsu infrastruktūra šobrīd ir vairāk kā gatava, lai sāktu strādāt un turpinātu strādāt ar lielapjomu kravām, īpaši, kas nāk jau no Āzijas. Līdz šim jau mūsu infrastruktūra ir spējusi uzņemt, kā mēs zinām, 12. un 14. gads bija rekordu gadi. Tur attiecīgi vai nu tas ir Rīgas brīvosta vai attiecīgi dzelzceļš. Atkarībā no gada, tad arī šobrīd, uzturot to pašu līmeni, mēs esam gatavi vēl vairāk paņemt. Mēs esam uztaisījuši otros sliežu ceļus, pilnveidojuši ceļu infrastruktūru. Ostās atsevišķi termināli ir saņēmuši investīcijas, lai varētu vairāk un lielākus apjomus uzņemt. Lidosta cits starp arī, ja, mēs zinām, ka ir ievērojams investīcijas veikusi. Pagājušais gads bija rekordi gads un turpina ieguldīt investīcijas, tādēļ, ka mēs rēķinamies ar šo aktīvo rīcību piesaistīt ar vien vairāk potenciālos klientus. Tā kā ar infrastruktūru mums viss ir kārtībā. Kā var iekļauties precīzi zīda ceļā un cik vispār apjomīgs tas ceļš kopumā ir? Zīda ceļa būtība nav noteikts tāds viens zīda ceļš, bet kas ir svarīgi? Svarīgi ir iekļauties zīda ceļa kartē, jo mēs zinām, ka, piemēram, gan Centrāla Eiropa, gan Ziemeļa Eiropa, gan attiecīgi Baltijas valsts spēlē noteiktu lomu, un katrs uzskata, ka spēlē nozīmīgu lomu šī zīda ceļa veidošanā, bet būt par punktu šī zīda ceļa kādā no izpildījumiem, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir tas, uz ko mēs liekam akcentu. Jo atpazīstamāki mēs būsim, jo vairāk ar mums reiķināsies, jo vairāk varēsim izteikt savus piedāvājumus, būt efektīvāki partneri. Mums ir vienmēr bijušas kravas, kas nav īsti zīda ceļš, bet kas ir kaut kāda alternatīva zīda ceļam, un pie tām kravām mēs turamies. Mēs kaut ko esam zaudējuši, kaut ko mēs esam dabūjuši klāt, bet, protams, ka liela daļa no sarunām, ko mēs veidojam kā kopējo piedāvājumu, ir saistīta, lai šajā lielajā konkurencē piedalītos ar lielāku piedāvājumu, ko nevar iedot neviens termināls, un iespējams arī ne Rīga vai Liepāja vai Ventspils, bet kur ir vajadzīgs valsts piedāvājums. Neapšaubām, ka pamata konkurence mums ir ar Lietuvu Klaipēdu, jo zināmā mērā Tallinu, jo ar Krievijas ostām šī konkurence izpaužās savādāk, jo ir pastāv vietējie pārvadājumi tarifi. Klienti, kas izvēlās apkalpot Krievijas kravas, bet ne caur Krievijas ostām, viņiem ir savu konkrētu mērķi. Un tajā brīdī viņi priekšā parādās 4 valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, zinām mērā Somija. Un uz šo tirgu mēs strādājam, un šeit mēs mēģinām atrast savas stiprās puses un dabūt savu klientu. Cik veiksmīgi Latvijas tranzīta biznesa pārstāvji kopumā strādā, lai vienoti iekļautos kādā no šiem koridoru atzariem? Šis, manuprāt, ir gana sarežģīts projekts, apjomīgs un varbūt arī netik viegli un ātri gaidām rezultātu. Skaidrs, ka, manuprāt, mēs esam šī projekta tikai sākuma stadijā, lai pārliecinātu Ķīnu, ka būtu jāizmanto Latvijas tranzīta koridors. Ir jādomā par vienotu operatoru, kas varētu piedāvāt šo cenu. Pārvadājumiem no Ķīnas uz Latvijas ostām ir daudz iesaistītās puses, sākot no dzelzceļa ar pārvadātājiem ostām, arī jūras pārvadātāji, kas šīs kravas nogādās mērķtirgiem vai Skandināvijā vai Eiropā. Bet gribas domāt, ka tam ir liela nākotne. Šis jaunais zīdceļš no Ķīnas, cik Latvijas infrastruktūra ir sagatavota tam, lai kādam no tiem koridoriem pieslēgtos? Latvijas infrastruktūra, dzelzceļa infrastruktūra ir ļoti labā stāvoklī. Ir pēdējos 3 gados ieguldīti ļoti lieli līdzekļi, lai uzlabotu šo infrastruktūru. Es nebaidītos, ja
apkārtējos tirgos, mēs skatoties uz apkārtējiem tirgiem, varētu droši teikt, ka Latvijas dzelzceļa infrastruktūra ir labākā infrastruktūra reģionā pašreizējā brīdī. Izstādē Transrasha tiekas valsts, kuras iesaistītas tranzīta biznesā Eirāzijas kontinentā. Un tieši tāpēc šeit svarīgi savus potenciālos sadarbības partnerus uzrunāt arī Latvijai.